Reiz dzīvoja kāds mazs rūķītis. Viņam bija 2 jaunāki brāļi, 2 vecāki brāļi un 1 vecāka māsa. Pašu jaunāko sauca par palaidnīti, jo viņš vienmēr darīja palaidnības. Otru jaunāko sauca par mākulīti, jo viņš vienmēr teica: es māku, es māku. Pirmo vecāko brāli sauca par gudrīti, jo viņš vienmēr visu zināja. Otro vecāko brāli sauca par pareizīti, jo viņš vienmēr visu darīja pareizi. Viņa māsu sauca par skaistulīti, jo viņa bija visskaistākā un visjaukākā meitene visā ciemā. Viņa arī bija visvecākais bērns mazajā rūķīšu ģimenē. Rūķītim patika pastaigāties pa tuvējo mežu. Viņš vienmēr devās pastaigāties 11:30. Tieši pusstundu pirms pusdienām. Bet pusdienas nekad nenokavēja, it īpaši trešdienās, kad mamma cepa pankūkas. Mamma vienmēr zināja, cik ir pulkstenis, kad mazais rūķītis uzsauca: es eju pastaigāties. Viņa vienmēr tieši tad sāka gatavot ēst. Rūķītis gāja pa savu ierasto ceļu, kad pēkšņi ieraudzīja jaunu taciņu. Rūķītis ļoti labi pazina mežu, un tur tādas taciņas nekad nebija. Viņš zināja, ka drīz jāatgriežas mājās, bet jaunā taciņa viņu ļoti ieinteresēja. Varbūt taciņa nemaz nav gara, tā viņš nodomāja un nogriezās uz tās. Pēkšņi viņš nonāca meža klajumā. Acīm pavērās neticami skaists skats. Meža pļaviņā auga neredzēti skaistas puķes. Ezeriņš bija vai gluži aizaudzis ar skaistām ūdensrozēm. Visapkārt dziedāja putni brīnumaini skaistas dziesmas. Rūķītis bija tā pārņemts no šī skaistumā, ka nemaz nepamanīja, kā paskrēja laiks. Viņš ieskatījās savā pulkstenī. Ak vai, bija jau vēls, jāsteidzas,
Mājās viņu gaidīja brāļi, māsa un mamma, un tāpēc pagriezās, lai dotos mājās. Pēkšņi visapkārt kļuva tumšs. Rūķītis nobijās un sāka skriet. Skrēja, bet savu pazīstamo ceļu atrast nevarēja. Tā tad nomaldījies. Viņš klīda pa mežu, līdz spēki bija gandrīz izsīkuši, kad pēkšņi ieraudzīja mazu mājiņu. Tā nebija no saldumiem, kā dažkārt stāsta pasakās, bet maza, īsta no koka. Rūķītis apskatījās apkārt, bet tuvumā neviena neredzēja. Piegājis pie loga, ieskatījās iekšā. Tur bija viena gulta, viens krēsls, stūrī kamīns un maza virtuvīte. Pie durvīm bija uzraksts: mājiņā ir malka, ēdamais, segas, un ja kāds šo mājiņu atrod, lai dzīvo tajā laimīgi. Kāda laime, Rūķītis nodomāja, ja jau nevaru atrast ceļu atpakaļ, pārnakšņošu šeit. Bet cik uztraukušies bija visi pārējie, māsa, brāļi un mamma meklēja Rūķīti pa visu mežu, bet atrast nekur nevarēja. Pats jocīgākais bija tas, ka arī jaunā taciņa nekur nebija redzama. Visi noskumuši un noguruši jau grasījās doties mājās. Pēkšņi, mājup ejot, ceļmalā lasot puķes, ko aiznest uz mājām, Skaistulīte ieraudzīja jauno taciņu un iesaucās: te ir vēl viena taciņa! Rūpīgi izpētot to, Gudrītis, kā jau gudrākais, pamanīja Rūķīša kurpju nospiedumus. Visi nolēma sekot tiem. Pēc kāda laika viss kļuva tumšs, un nospiedumus arī vairs neredzēja. Tad Pareizītis iesaucās: es zinu, kur jāiet. Es nesen lasīju par tādu burvja taciņu, kura parādās un atkal pazūd. Kāds vecītis netālu ir uzcēlis mājiņu. Mums tā jāatrod, un mēs tur varēsim pārnakšņot. Tā arī nolēma.
Drīz viņi arī mājiņu atrada un devās iekšā. Tur bija silti un omulīgi. No virtuves plūda ēdienu smaržas. Gudrītis drosmīgi devās uz virtuvi, atvēra durvis un no priekiem sāka dejot un dziedāt. Brālītis atradies! Brālītis atradies! Nu visiem bija lielie prieki. Bija jau vēls un tumšs, un tāpēc visi nolēma pārnakšņot mājiņā. Viņi paēda vakariņas, ko bija pagatavojis Rūķītis, un gatavojās naktsguļai. Bet tur bija tikai viena gulta, tā tika Rūķītim. Pārējie apgulās uz grīdas, jo matraču, segu un spilvenu bija atliku likām. No rīta jau agri visi pamodās, paēda brokastis, saklāja guļvietas un devās uz mājām. Ātri viņi nonāca pazīstamajā mežā, un tad jau nebija problēmas nokļūt mājās. Viss atkal kļuva kā senāk. Tikai reizēm Rūķītis aizgāja uz meža mājiņu, bet vislabāk viņš jutās mājās kopā ar saviem mīļajiem.